Esiet sveicināti, labvakar, cienītās dāmas un godātie kungi, labvakar šeit klātienē, un labvakar arī visi tie, kuri mums seko līdzi un iesaistās attālināti šobrīd Ķekavas novada Facebook profilā. Novaddomas un pašvaldības apkaimju tikšanās ir jau ierasta prakse, un es jau gribētu teikt, ka tā jau ir kļuvusi par tādu tradīciju, tāpēc arī šogad, jāsaka, gan nevis sniegotā laikā, bet jau laikā, kad visi rosamies pa dārziem, turpinām šo labi iemīto ceļu. Šovakar atskatīsimies, kas ir paveikts aizvadītajā gadā un kādi plāni iezīmē šī gada attīstību novadā. Tikpat svarīgs temats mūsu apkaimēm ir arī iedzīvotāju padomes. Skatīsim, kas tad šajā jomā līdz šim jau paveikts un kādi soļi vēl spērami, lai sasniegtu pilnvērtīgu rezultātu. Svarīgi ir piebilst, ka šī vakara prezentācija, ko mēs jau pēc brīža varēsim vērot, ir sagatavota īpašu uzmanību pievēršot tieši konkrētajai apkaimei. Tātad šovakar runāsim par Baldones pilsētu un Baldones pagastu. Mani sauc Jānis Ozols, un es būšu šī pasākuma vadītājs. Šī vakara darba kārtību mēs veidojam divās daļās, un proti pirmajā daļā par aktualitātēm novadā ar jums šovakar dalīsies Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs Jānis Brūzis, īpašuma pārvaldes vadītājs Edgars Melnieks, izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Lisovska, Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja Agnese Mence-Katkeviča un Ķekavas pagasta kultūras centra direktors Ēriks Laime Babris. Kā arī, ja radīsies kādi jautājumi saistībā par drošību, pie mums šovakar ir Ķekavas novada pašvaldības policijas Baldones nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis. Ja mēs runājam par jautājumiem, tad jautājumu un atbilžu sadaļai mēs pieskarsimies vakar otrajā daļā, kā jau minēju, taču visus tos, kuri mūs vēro tiešraidē, aicinu rakstīt savu jautājumu komentāru sadaļā, un mēs mēģināsim uz tiem arī šovakar sniegt jums atbildes. Par vakaru otro daļu nedaudz vēlāk, bet nu gan ķersimies klāt, un šo vakaru mums atklās Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire. Labvakar Baldonē. Kā jau minēju, tad šogad tiekamies nedaudz siltākā laikā nekā parasti. Šī mums ir jau 4. tikšanās reize, tā ka mēs esam nedaudz patrenējušies, un šodien es domāju, ka mums ies ļoti labi, vai ne? Right? Jā. Bet es būšu laikam tā, kas stāstīs varbūt visīsāk, bet par lielākām lietām, par kurām pēc tam detalizētāk jau pastāstīs mani kolēģi no pašvaldības. Kā pirmo un galveno laikam jāpiemina, ka šogad ir ļoti veiksmīgi, es domāju, pieņems budžets vienbalsīgi, nedaudz mazākā apjomā nekā pagājuši gadu, un ja mēs skatāmies kopumā, tad joprojām ir tās pašas prioritātes palikušas, kas varbūt ir turpinātas no iepriekšējiem gadiem. Un tās ir noteikti izglītības un sporta infrastruktūra, ielu un ceļu labiekārtošana, publiskā ārtelpa un sabiedrības drošība un civilā aizsardzība. Ja skatāmies tādos ļoti lielos, teiksim, ciparos, tad šogad mums ir aptuveni 52 miljoni iedzīvotāju ienākuma nodoklis, no kuriem, kā mēs zinām, tad mēs esam viena no tām pašvaldībām, kas palīdz varbūt citām Latvijas pašvaldībām. Mūsu iemaksa finanšu izlīdzināšanas fondā ir 7,5 miljoni. Ja kā katru gadu, gada sākumā mēs tomēr paskatāmies uz mūsu iedzīvotāju struktūru un blīvumu. Jāsaka, mūsu kopējais iedzīvotāju skaits noteikti, ka aug, varbūt netik izteikti, cik iepriekšējos gados, un esam kopumā aptuveni 32,000 deklarēto iedzīvotāju. Savukārt viena no tendencēm, ar kuru mēs rēķinamies un plānojam arī savu turpmāko dzīvi, noteikti ir bērni un mazo bērnu skaits, tas ir līdz 1,5 gadam, ir tas, kas strauji samazinās un atstās ietekmi arī uz nākotni. Ja skatāmies uz lielākajām finansējuma pozīcijām tieši Baldonē, tad tās noteikti pirmās ir vērts minēt izglītības iestādes.
vidusskola, sākuma skola, bērndārs un arī 2 profesionālas izglītības iestādes - mākslas un mūzikas skola. Baldolnas kultūras centrs un lietas, kuras katru gadu cenšamies paveikt, tie ir ielu apgaismojums, ceļu un ielu segums, sporta arī infrastruktūra. Jāsaka, ka par ceļiem noteikti pieskarsimies vēl, un tas ir mūsu tāds ikgadējs mērķis - mēģināt palielināt vai nesamazināt finansējumu. Ja pagājušā gadā mēs varējām īstenot ceļu uzlabošanu par 700 000, tad šogad tas jau ir kopumā sasniegs izmaksas 1 miljonu eiro. Viena no lielākajām nākotnes iecerēm noteikti, ja mēs skatāmies uz Baldoni, ir multifunkcionālā kultūras centra izveida Baldonē. Jāsaka, tur domāju, ka diskusijas vēl noteikti turpināsies, jo uz šo brīdi, manuprāt, tas īsais secinājums ir tāds, ka pirmkārt atšķirās viedokļi par to, kurā vietā tas varētu būt, un vai tas varētu būt šeit, kā pārbūve, vai pilnīgi jaunā vietā, kā arī ir parādījusies tādā pieprasījums, ja būs vēl kāda balsošana, pielikt vēl vienu variantu, ka šāda centra būvniecība vispār nav nepieciešama. Bet attiecībā uz iespējām izsludināt skiču konkursu, jeb ideju konkursu, mums tālāk pastāstīs jau pie projektiem Jānis Prūsis, jo tur uz šo brīdi varbūt ir tā izšķiršanās, kā tad mēs īsti ejam priekšu. Jo iepriekš, vismaz gada sākumā, bija paredzēts, ka mēs varētu vērsties pie Latvijas Arhitektu Savienības par viena projekta šo skiču izstrādi, bet šobrīd ir tā doma par 2. Jāsaka, mums pastāstīs, kāpēc tas ir vai nav iespējams, tālāk jau pie šī te projekta pašreizējā stāvokļa. Lai gan mēs, protams, atrodamies Baldonē, taču mēs kā novads esam kopīgs un ir arī tie darbi, ko mēs gada ietvaros darām arī citās novada vietās, kur iedzīvotāji novērtē to paveikšanu. Kā jau es minēju, tad ceļu dubultās virsmas un vispār ceļu uzlabošana ir viena no tām lietām. Un, ja es minēju summu, tad šeit laikam labi varbūt ir parādīt arī kilometru skaitu, kas ir diezgan, manuprāt, iespaidīgi 17 kilometri. Bedrītes, ielu apgaismojums, satiksmes drošība un lielāki ceļu projekti, kā piemēram Jauncila ceļa pārbūve. Attiecībā uz izglītības un sporta infrastruktūrām ir darbi, kas jau iesākti ir iepriekš un pabeigti, un šeit viņi arī ir uzskaitīti. Cenšoties arī nākotnē pievērsties vairāk tādam jautājumam, kā piemēram jauniešiem. Publiskā ārtelpā, veloceliņu garums, cenšamies izmantot visas iespējas, ko mums dod Eiropas Savienības finansējums. Jāsaka gan, ka pēdējais posms, kas tiek pabeigts Ķekavas pilsētas centrā, arī ir pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, un nākotnē noteikti skatīsimies, jo šis būs salīdzinoši izaicinošs jautājums, kam uz šo brīdi finansējums nav īsti pieejams, jo arī valsts nav paredzējuši šādu aizdevumu līniju. Bet tas neliedz mums gatavoties kādiem no nākotnes scenārijiem, jo uz finansējumu var pretendēt tad, ja ir izdarīts mājas darbs, jeb projektēšanas darbi. Attiecībā uz teritorijas labiekārtošanu ir gan līdzdalības budžeti, gan arī rotaļu laukumi arī no pašvaldības puses veiktie. Tāpat arī viena no lietām, kas top Ķekavas novada centrējumā, tas ir Ķekavā, ir šīta publiskā laukuma izbūve, kas ir jau kādu brīdi gaidīta, un arī tur ir piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Viena no tādām jaunām lietām ir sabiedrības līdzdalība, jeb iedzīvotāju padomes. Kopumā ir 11 apkaimes, kuras var veidot un, tā teikt, strādāt šo jautājumu. No šīm 11 apkaimēm 6 ir tās, kurās jau ir izveidotas. Tā ir skaitā Baldonas apkaime. Dažas apkaimes vēl strādā un, tā teikt, šajā virzienā, bet līdz galam šis process nav pabeigts.
Ļoti gribētu tos iedzīvotāju padomes locekļus no Baldones izsaukt priekšā, nosaukšu vārdus uzvārdus. Visi šodien nav, bet vismaz tie, kas šeit ir, lai vēlreiz uz viņiem var paskatīties un zināt sejā, un ja ir vēlme pēc tam pienākt parunāties, ja nē, tur ir arī norādīts e-pasts, uz kuru var rakstīt uz savus pieprasījumus. Raivis Širmelis, Zane Ulmane, Vija Glīte, Ervīns Dilbo, Raimonds Eglītis, Marika Aglē Ābeļkalne un Olga Ozola. Lūdzu, iznāciet priekšā. Neko citu mēs neliksim darīt. Es spējuši malā, es tur neietilpstu. Tā kā, lūdzu, gandrīz pilnā sastāvā, kur tūlīt bildījums taps arī. Tā teikt, lai var pēc tam, ja ne sev, tad sociālajiem tīkliem noteikti. Jā. Paldies, un es saprotu, ka jums jau notiek regulāras tikšanās reizes, tā ka viss notiek attiecībā uz iedzīvotāju padomu. Paldies! Tālāk došu vārdu saviem kolēģiem, kas jau detalizācijā pastāstīs par paveikto un plānoto, un pēc tam, cerams, spēs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Ja nē, pagatavosim mājas darbu un atbildēsim pēc tam. Paldies, Viktorijai. Nu, lūk. Jā. Atļauj man jūs pieteikt. Par paveikto pērn un, kā jau Viktorija minēja, attīstību, kas vēl tikai būs, mums paziņos attiecības un būvniecības pārvaldes vadītājs Jānis Prūsis. Jā, labvakar. Prieks jūs redzēt. Sākšu tradicionāli. Esmu attīstības būvniecības pārvaldes vadītājs jau 11 pilnus mēnešus. Šo 11 mēnešu laikā šī ir 3. reize, kad es šeit publiski uzstājos. Tā kā ceru, ka mums ir kontakts, ja ne visur mūsu viedokļi sakrīt, tad vismaz mēs esam spējīgi sarunāties un mēģināt atrast kādu kompromisu. Labi, tas par ievadam, bet par būtību, kas tad ir izdarīts pagājušā gadā no manas pašvaldības daļas pozīcijām raugoties. Tātad ir pabeigta Ķekuma prospekta pārbūve. Projekts ar izaicinājumiem, dārgs, bet pabeigts, izdarīts. Kas vēl ir pabeigts? Te gan jāsaka liels paldies arī īpašuma pārvaldei, jo šis projekts bija saņemts kā iedzīvotāja iniciatīva, par ko daudz bija nobalsojuši, par rotaļlaukuma papildināšanu Pārpas ielā 3. Izdarīts. Bet tā kā izdarīt ir labi, bet vēl labāk ir skatīties, ko tad mēs darīsim un kā mēs darīsim tālāk. Jums ir laba pieredze, jums jau ir līdz budžeta projekts bijis un īstenots. Šāda iespēja ir arī tālāk. Ar vairākiem bet. Bet viens. Nacionālā mērogā ir stājies spēkā regulējums attiecībā uz līdzdalības budžetēšanu. Tas paredz atšķirīgu pretendentu loku. Tas ir nevis biedrības nodibinājumi, bet jebkurš iedzīvotājs no 16 gadu vecuma. Vēl viens bet. To līdzdalības budžeta projektu pašvaldībā kopumā mūsu kopējā teritorijā ir diezgan daudz. Un tie projekti ir ar ļoti lieliem izaicinājumiem attiecībā uz izmaksām, uz novietojumu, uz tehnisko gatavību un tā tālāk. Tātad mums no tā ir jāmācās. Ja reiz mums ir problēmas, tātad mums ir jādara kaut kas savādāk. Ko mēs esam izdomājuši, ka mēs darām savādāk? Mēs ieviešam kvalitatīvu vērtēšanu jau projektu pieteikumu šajā te sākotnējā stadijā. Kā tas atspoguļosies praksē? Mums ir 250 000 eiro līdzdalības budžeta projektu īstenošanai šajā gadā. Šajā brīdī ir izsludināta projektu pieteikumu iesniegšanas laiks. Ja? To var darīt līdz pat māja beigām. Skatieties, domājiet, pirmie 2 projekti jau ir iesniegti citās pašvaldības daļās. Tā kā būsiet aktīvāki,
būs lielāks iespējas kaut ko izdarīt. Tātad šajā periodā, kā var iesniegt ideju? Iesniegt ideju var portālā Geolatvija LV. Tas ir nacionālā mēroga instruments līdz budžetu projektu pieteikumu saņemšanai, izvērtēšanai, virzīšanai, balsošanai. To var darīt, kā jūs minēju, jebkurš līdz 16 gadu vecumam. Vienam projektam pieejamais finansējums ir līdz 45 000 eiro. No 16, es atvainojos, paldies par korekciju. Tas labi, ka klausāties, tad ir vērts runāt. Tātad gaidām šādus pieteikumus. Nākamais etaps būs gandrīz viss vasaras garumā, kad šīs projekta idejas tiks vērtēts, vai tās ir iespējams realizēt, vai tās ir iespējams realizēt konkrētā vietā. Varbūt, ka ir nepieciešams kāds precizējums, tehniska rakstura, saturiska rakstura, varbūt tur ir nepieciešama kāda sasaiste ar citiem attīstības projektiem, citām attīstības idejām. Varbūt kaut kas jau līdzīgs ir bijis, varbūt, ka ir jāņem vērā, vai varbūt jāņem vērā. Tāpēc nebrīnieties, vasaras periodā ideja iesniedzēji var tikt lūgti iesniegt papildus informāciju, apsvērt iespējas, mainīt nedaudz šo projektu ideju tādā vai savādākā virzienā, tā, lai tas iet kopsolī ar citām novada attīstības idejām. Tātad pēc šī novērtēšanas perioda idejas tiek nodotas balsošanai. Balsošana arī portālā Geolatvija LV ērtākais no jebkuras vietas. Bet, saprotam, ka ne visiem tas ir ērti. Līdz ar to iespēja nobalsot ir arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros. Tā kā, ja nevar elektroniski, tad var klātienē. Un balstoties uz šo balsojumu, tā kā visas idejas jau būs izvērtētas, vai tās ir iespējams realizēt tajā budžetā vai nē, tiks īstenots, to īstenošanai tiks piešķirt līdzekļi. Tas ir pirmā ideja, kas būs saņems vislielāko balsu skaitu, tad tiks īstenota bez jebkādām iebildēm vai precizējumiem. Nākamā ideja, kas saņems finansējumu, būs tā, kur būs saņēmusi vislielāko balsu skaitu. Kā nākamā, ar vienu priekšnosacījumu, ja tas neatrodas tajā pašā apkaimē. Tātad, ja mēs skatāmies salīdzinājumā ar iepriekšējo projektu, ja reiz Pārupes ielas projekts būs atbalstīts, tad nākamo projektu Baldonē varēs dabūt tikai tad, kad visas pārējās apkaimes būs saņēmušas kaut vienu projektu. Ticamākais, ka tādas situācijas šajā gadā neiestāsies, nākamajos nevar atbildēt šobrīd, bet tad tas aicinājums ir iesniedziet, bet izmantojiet arī savas iekšējās spējas sarunāties savā starpā un virzīt kādu, mēģināt vienoties par to, kura tad ideja jums pašiem šķiet tā svarīgāko, par ko visvairāk jābalso, ko visvairāk ir jācenšas virzīt. Tas tā ļoti īsi ieskicējot viss, ja vēl viena svarīga nianse. Tā kā ir vajadzīga plašāka informācija, lai tās idejas kvalitīvi varētu izvērtēt. Tātad plašāka informācija nekā tas bija agrāk. Iespējams, tā pieteikuma aizpildīšana ir piņķerīgāka. Lai varētu tikt galā ar šīm piņķerīgajām lietām, attīstības būvniecības pārvaldē ir nominēti 2 darbinieki, kuriem ir jāvar un jācenšas jums palīdzēt un atbildot uz jautājumiem. Ko darīt, kā darīt. Un šie 2 darbinieki ir attīstības būvniecības pārvaldes palīdzē Kristīna Āzere. Ar viņu būtu ieteicams konsultēties par jautājumiem, kas ir Geolatvija LV funkcionalitāte, vai visu var iesniegt šajā portālā, kādas formas un tā tālāk un tā tālāk. Savukārt ar otru cilvēku projektu vadītāju Ronaldu Miezeru ir ieteicams konsultēties par būvniecības izmaksām, jautājumiem, kalkulācijām, kas varētu būt ticami, kas mazāk ticami un tā tālāk. Jā, viņš ir būvnieks ar savu visai bagātīgu pieredzi un, protams, no tā izrotošām sakām, ka viņam ir savas komunikācijas īpatnības. Lūdzu, centieties viņu pieņemt, tādu kāds viņš ir. Tātad rezultāti septembrī. Tas ir būtiskākais. Šobrīd idejas un tad rezultāti septembrī. Jā,
Un tad par to, kas tad vēl notiek. Sabiedriskas ēkas izveide, ja daudzfunkcionālas ēkas izveide novadā. Vai zālē ir kāds, kurš nezina, par ko ir runa? Lūdzu, paceliet rokas, ja jums šeit frāze neko neizsaka par Baldoni. Tādu nav. Paldies. Tātad nestāstīšu sīkāk par to, kas tas ir. Aktuālais stāvoklis. Kā jau priekšsēdētāji minēja, ir viedokļu atšķirības par to, kā šī ideja tālāk būtu virzāma. Mēs saprotot attīstības būvniecības pārvalde, esam piesaistījuši Latvijas Arhitektu Savienību viena objekta metu konkursu organizēšanai. Diskusija rezultātā ar iedzīvotāju padomi esam saņēmuši viedokli, ka lai arī tas nav atbilstoši iedibinātai praksei, tomēr padomas ieskatā būtu jāveido metu konkursu attiecībā uz 2 objektiem. Tas ir par Parka ielu 2, kas bija sākotnējā redakcija, un par šo lokāciju, pie kam tajā vienā no redakcijām, kas tika prezentēta gan iedzīvotāju padomē, gan plašākai sabiedrībai, bija paredzēts izveidot autostāvvietas šeit pat netālu esošā zemes gabalā. Jā, tas mūsu rīcību tālāko apgrūtina. Šajā brīdī vedam intensīvas pārunas ar Arhitektu Savienību. Šobrīd esam saņēmuši vakar precīzi viedokli, ka metu konkursu tomēr šādā redakcijā Latvijas Arhitektu Savienība nav gatava organizēt. Tātad mums izrietoši no šī ir jautājums par līguma slēgšanu vai kā minimums izmaiņām, bet ir iespēja veikt projektu priekšizpēti un sniegt Latvijas Arhitektu Savienības viedokli par katru no alternatīvām. Lai šo otro alternatīvu, otrā alternatīva ir šī ēka, varētu izvērtēt, lai varētu tie lielumi būt salīdzināmi, ir nepieciešama ģeodēziskā izpēte, topogrāfija, 3D punktu malkodis, plus tehniskais apsekojums, izvērtējums un izmaksu ieguvuma analīze. Tātad tiksim galā ar Arhitektu Savienību, cik tālu mēs varam viņus nodarbināt vai no esošā līguma ietvaros vai kaut kā savādāk. Un tad arī to redzējumu no mūsu puses darīsim zināmu iedzīvotāju padomēji noteikti, un tad jau noteikti arī vispārējo sabiedrības daļu tas sasniegs. Tas īsumā viss, ja vēl, tad centīšos atbildēt uz jautājumiem arī par šo jautājumu noslēgumā. Tātad, paldies sporta centram, ir ar nelielu attīstības būvniecības pārvaldes iesaisti virzās uz priekšu jautājums par 3x3 basketbalu laukumu izbūvi pie Baldonas vidusskolas. Jā, īsumā tas viss. Došu tālāk vārdu kolēģiem. Paldies! Paldies, Jānim! Arī īpašumu būvniecības jomā ir darbi, kas jau paveikti, un darbi, kas vēl ir darāmi. Un par to mums pastāstīs īpašumu pārvaldes vadītājs Edgars Melnieks. Labvakar. Tātad, ko tad mēs esam izdarījuši pagājušajā gadā, izstāstīšu, un, ja kāds vēl nezina, un arī ko tad darīsim šogad. Tātad par pagājušo gadu, pirms es sāku stāstīt, es gribēju padalīties ar informāciju, kas tad ir mūsu viens no tādiem galvenajiem lietām, ko īpašuma pārvalde dara. Īpašuma pārvalde dara daudz, bet viens no tādiem svarīgiem visiem iedzīvotājiem ir ceļu tīkls. Un tad pašvaldības ceļu tīkls, par kuru rūp tur pašvaldība, kopā ir 430 km garš. Tajā skaitā arī pašvaldības nozīmes ceļi. Baldonas pagastā un pilsētā pagaidām tādu nav. Jo Baldonas pagastam un pilsētā bija iepriekšējais teritoriju plānojums, kurš tādu neparedzēja, bet ar nākošo teritoriju plānojumu iespējams arī tāda būs, un tāpēc pašvaldība ir izveidojusi digitālo karti, kurā tad arī var redzēt, kā tas atlasīta ceļu struktūra,
Un tajā digitālajā kartē ar zilu krāsu ir iezīmēti pašvaldības ceļi. Tas ir tādi ceļi, kas ir pilnībā pašvaldības īpašums, un no tā izrietošām sekām un pienākumiem savukārt kartē šajā digitālajā ar sarkanu krāsu arī šobrīd un nākotnē ir iezīmēti pašvaldības nozīmes ceļi, kur pašvaldība atbilstoši likuma regulējumam saistošiem noteikumiem piedalās šo te ceļu uzturēšanā un būvniecībā. Jo daļu, ne visu dara, bet liela daļa dara pašvaldība. Bet jā, tad šis ceļu tīkla kopējais garums ir 430 km, kā es teicu, bet 212 km no tiem ir ar grāntu segumu, un arī mūsu gājēju veloceliņu tīkls, tajā skaitā arī ietves, kas ir gar ceļiem, veido par 30 km garu infrastruktūru. Tad, ko mēs esam paveikuši pagājušā gadā? Liela vērība, kā arī priekšsēdētāji teica, un arī nauda ir daudz. Šim mērķim piešķirt, tad visā novadā tika veikta Grants ceļu dubultā virsmas apstrāde, un Baldonē tas tieši bija Zīļu iela, Upes iela, Silmaču iela, vienā posmā no Zīļu ielas līdz īpašumam Urlas 2, un vēl, jā, tad arī esam strādājuši pie iela apgaismojuma uzlabošanas. Pagājušā gadā tas nav bijis ļoti masveidīgi Baldonē, tā kā jauni objekti izbūvēti, bet pēc iedzīvotāju lūgumiem, saņemot iedzīvotāju lūgumus, esam šo te gāju celiņu, kas ir gar pagastu pārvaldi izgaismojuši, un šobrīd viņš ir izgaismots. Tātad vēl kas ir darīts. Bija iedzīvotāja aptauja par šo te sēnīti, jo negluži vēsturiski šīs te konkrētais objekts ir, bet vēsturiski viņš tāds līdzīgs esot bijis. Rīgas ielas pārbūves procesā viņa tika nodemontēta, tad uzklausījām jūsu viedokļus, un viņa atpakaļ savā vēsturiskajā, ne vēsturiskajā vietā, bet atjaunot un novietot tur, kur bija vēlme viņu redzēt. Vides labiekārtošanas jomā arī esam darījuši daudz ko, esam vairākus meliorācijas grāvjus tīrījuši, lai nodrošinātu ūdens atvadi. Protams, ka vēl daudz darāmā, bet cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos un ko mēs arī varam izdarīt. Turklāt arī ņemot vērā šo te nosacīt jauno parādību, cīnījušies esam ar kailgliemežiem, un šīs te darbības ir veiktas tieši Baldonē kā eksperiments, un šajās te norādītajās vietās mēs esam ar speciālu līdzekļu palīdzību mēģinājuši ierobežot šo te dzīvo radību populāciju. Tātad nākošais gads, nevajag pareizāk sakot, nevis nākošais, bet jau šīs, tad akcents būs uz ielas seguma atjaunošanu, iela apgaismojumu izveidošanu, iekšpagalma asfaltēšanu un arī vidas objektu funkcionalitātes atjaunošanu, respektīvi Strūklaka pie Baldones vidusskolas, kas ilgstoši nestrādā. Mēģināsim viņu atjaunot, viņas darbību, un šobrīd speciālisti ir atraduši iespējamās problēmas, kāpēc iepriekš viņai bijām spiest viņu izslēgt ūdens patēriņš, kas radīja risku, kad apakšā ir kaut kāda izskalojuma, bet paldies Dievam šāda riska nav. Tur ir citi tehniski risinājumi, ko mēģināsim novērst, un siltajā laikā viņi atkal varbūt darbosies. Kāpēc saku varbūt? Tāpēc, kad nav pārliecības, varbūt būs nepieciešami kādi lielāki darbi. Bet labi, tātad par šo te autostāvvietu asfaltēšanu. Tātad Vanakalna ielā ir vairākām mājām veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, un līdzīgi kā arī citās apkaimēs, tad tur arī pašvaldība mēģina sakārtot šo infrastruktūru. Vēsturiski gadījies tā, kad ceļa segums ir atjaunots, bet stāvvietas ir palikuši bez seguma, tad arī šogad tuvākajā laikā tiks veikts iepirkums, un iepirkuma rezultātā cerams, ka tiksim pie laba būvnieka, kas visus šos te stāvlaukumus noasfaltēs, un tādā veidā viņas būs gan vienkāršāk uzturēt, gan ērtāk lietot. Nākošā lieta ir šīs te manas pieminētās dubultās virsmas, un šogad Baldonē tiks tātad Dārza iela,
padarīt ar saistvielām saistīts segums, tiks uzklāts Lapu iela, Līču iela, Gaismas iela un arī Avotu ielas pats gals aiz Bērndārza, kur šobrīd ir grantēts laukums, viņš tiks uzlabots. Tad nākošā lieta ir arī šī virsmas apstrāde tiks veikta Priežielā. Bija tas paredzēts izdarīt pagājušā gadā, bet ņemot vērā Ķeguma prospekta pārbūves darbus un ar to saistītos izaicinājumus, par ko kolēģis jau stāstīja, tad to mēs nevarējām izdarīt pagājušā gadā, bet to paveiksim šogad. Kāpēc es saku paveiksim? Tāpēc, ka iepirkums ir noslēdzies, mūsu sadarbības partneris ir atrasts, ar viņu līgums ir noslēgts, un pēc Jāņiem, es domāju, ka varbūt pat pirms izsattīgs no laikapstākļiem, tad tiks uzsākt šie darbi, kopā 53 ceļi visā novadā, Baldonē arī nemaz. Tad nākošā lieta ir iela apgaismojums, par ko es gribēju jums stāstīt vai informēt. Tad sadales tīkls plāno pārbūvēt savu zemspriegumu vai vidēju spriegumu līniju, zemspriegumu laikam jau pareizāk teikt, Vanakalna ielā un secīgi tiks demontēti vai pārlikti citās vietās šie gaisvadu līnijas balsti, bet pie šiem balstiem, kas tiks demontēti, atrodas arī pašvaldības iela apgaismojuma laternas, un tāpēc šobrīd ir gan arī finiša stadijā projekta izstrāde, un tad iela apgaismojumu veidosim no jauna pretējā ielas posmā, pretējā ielas pusē, posmā no Dīķu ielas līdz Kraujas ielai 500 metru garš posms, vēsturiski tur iebūvēts kabels, bet gaismekļi nav izvietot uz viņa. Tad sakārtosim, lai viņš ir nevis tāds kā līdz šim bija, ka katra vairāk cilvēku sētās ir stabi, pie kuriem ir piestiprināti gaismekļi, bet mūsdienīgs normāls apgaismojums, kas spēja izgaismot šo ielu un nepiesārņot iedzīvotāju pagalmus ar lieku gaismu. Turklāt vēl tiks realizēts Baldones novada laikā izstrādātais būvprojekts vairāku ielu apgaismošanai. Tā ir Kalnu iela, Īsā iela, Silmača iela un Burtnieku iela un Ciņu iela. Tad projekts, kā es teicu, bija izstrādāts un lai būtu šo tātad nebūtu tā, ka kādā laikā kāds izstrādājas projektu, pēc tam mainās politiskā vāra vai notiek kāda reforma un iepriekš izveidotie projekti vienkārši tiek norakstīti zaudējumos, kas arī mūsu naudiņa, visi kopīgi samaksātie nodokļi, lai tas tiktu īstenots un nebūtu jāzaudē šie līdzekļi, tad arī pieņem šās lēmumus. Turklāt vēl viena interesanta lieta vai laba lieta manā ieskatā šogad, šīs nedēļas nogalē, lielās talkas laikā pašvaldības darbinieki uzlabos vai darīs skaistāku Vencendarbas mūžas parku, tiks sastādīti Japānas ķiršas, akuras, hortenzijas un vēl daudz un dažādi augi, lai padarītu šo parku glītāku, skaistāku, pievilcīgāku arī nākotnē. Sākotnē, protams, te audziņi nebūs milzīgi lieli, bet jācer, ka viņi pieaugs un visus mūs priecēs. Nākošā lieta ir, par ko gribēju stāstīt, es domāju, visi jūs zinat. Pašvaldība rūpējās arī par atkritumu apsaimniekošanu, un jau pagājušā gada nogalē Baldonē sācis darboties dārzu un parku atkritumu savākšanas laukums, kur visi var atbrīvoties no savos dārzos un vai parkos radītiem atkritumiem, par to neko nemaksājot. Tad visi laipni aicināti izmantot šos laukumus, ja kāds vēl nezina, tad viņi strādā piekdienās un sestdienās no 14 līdz 18. Tas arī man viss. Paldies jums. Ja būs kādi jautājumi, protams, kad labprāt atbildēšu. Paldies Edgaram. Redz, Edgars jau minēja par lielo talku un mēdz teikt, ka pēc labi padarīta darba ir arī labi jāatpūšas. Un nedaudz vairāk kā mēnesis tikai ir atlicis līdz Ķekavas novada atkal spīdēs, mirdzēs, laistīsies un skaļi skanēs Ķekavas novada svētkos. Un par to, kā gan tie tika pagājušā gada aizvadīti un kā tie tika šogad aizvadīti, mums pastāstīs Ķekavas pagasta kultūras centra direktors Ēriks Laime Babris.
Jā, labvakar vēlreiz. Tieši tā arī nedaudz atskatīsimies uz aizvadīto gadu, tātad arī Baldonē. Tātad ir Baldonas kultūras centrs, arī Upniec un viņas komandu, kuri arī realizēja daudz un dažādas pasākums. Un pagājušajā gadā viens no vērienīgākajiem pasākumiem Baldonē tātad bija šie pilsētas svētki. Līdzīgi kā Jānis prasīja balsojumā par multifunkcionālo centru, tad es droši vien arī varētu nejautāt balsojumā, vai jūs bijāt. Es pieņemu, ka jūs bijāt un svinējāt šos svētkus. Bet vēl vēlos nedaudz pastāstīt par to, kā mums pagājušajā gadā gāja ar apkaimju pasākumiem. Un, jā, pagājušajā aizvadītajā gadā tātad mums bija kā pilotprojekts šie te apkaimju svētki, kur tā galvenā būtība bija, ka jūs, iedzīvotāji, nākt ar savu ideju un kopā ar tūmā esošo kultūras centru tiek realizēta kāds notikums. Kopā šādi apkaimju svētki bija 5 mūsu novadā, un viens no tiem Baldonas pagastā, Pulkarnē, kur tad arī attiecīgi tiešām paldies šiem te visiem iesaistītajiem, bija burvīgs pasākums, izzinošs pasākums, un šis arī deva tev apstiprinājumu, ka arī šajā gadā ir vērts turpināt šo te iesākto iniciatīvu apkaimju pasākumi. Un šogad tad attiecīgi arī no iedzīvotāju puses nāca lūgums šo drusku sakārtot, lai būtu skaidri noteikumi, kuri var pretendēt, uz ko var pretendēt un kādi pasākumi tiek atbalstīti. Tad attiecīgi šobrīd esam izstrādājuši apkaimju pasākumu ideju konkursu nolikumu. Konkurss tiks izsludināts jaunadēļ, un attiecīgi tad līdzīgi kā aizvadītajā gadā arī šis finansējums kopējais finansējums ir 20 000 un vienam pasākumam līdz 2 000 eiro. Tie, kuri var pretendēt tātad uz šo finansējumu, ir biedrības, NVO un arī iedzīvotāju, tādas aktīvākās iedzīvotāju grupas un atbalstītās aktivitātes, tā kā jau es minēju, tātad arī dažādi kultūras pasākumi, radošas darbnīcas un svētki vai jebkura cita laba kultūras iniciatīva. Bet par šo tad nākamajā nedēļā būs informācija visos tīklos, un tad arī varēsiet sniegt savas idejas un realizēt šos pasākumus 26. gadā. Un arī kā Jānis minēja, jā, pēc labi padarīta darba, bet kultūrā šis savukārt ir tas viens no lielajiem darbiem, šos svētkus noorganizēt. Jā, par tradīciju kļuvušie Ķekavas novada svētki. Arī šogad svinēsim 3 dienas, un 4. jūnijas būs viena no aktivitātēm, svētku aktivitātēm tieši Baldonē. 4. jūnijas ir tad arī svētku atklāšanas diena. Viens notikums Daugmalē un arī Baldonē. Baldonē varu, atkal neatklājot visu, lai paliek neliela intriga, jo pavisam drīz jau arī tiks izziņot programma, bet Baldonē būs kopīga brīvdabas kino skatīšanās. Un, esiet aicināti, jā, tad apmeklēt visas 3 dienas visā novada teritorijā. Ja būs kādi jautājumi, arī pēc tam varēšu atbildēt. Paldies! Paldies Ērikam. Piekritīšu, ka šāda svētku noorganizēšana ir liels un apjomīgs darbs, bet, kā mēs zinām, citāti no slavenās filmas, kādam jau arī ir jāstrādā. Tā tas ir, Ērika. Šobrīd par izglītību. Vārds izglītības pārvaldes vadītājai Ilzei Lisovskai. Labvakar. Tātad pagājušā gadā mums ir izdarīts viens ļoti svarīgs solis, kas ir izglītības stratēģijas apstiprināšana. Šī stratēģija ir līdz 31. gadam. Tā ļoti lielu darbu mēs veltam tam, lai mūsu novadam piesaistītu un noturētu pedagogus arī mūsu novadā. Un tādēļ mums ir izstrādāta kārtība, kādā mēs kompensējam pedagogiem transporta izdevumus. Tas ir bija veltīts ļoti apjomīgs darbs, un esam priecīgi, ka mums tas ir izdevies un ka pedagogi to novērtē. Tad vēl, kas ir kā bonus, kā mēs mēģinām piesaistīt pedagogus, ir jau no pedagoģijas studentiem. Tātad, ja pedagogs ir gatavs strādāt kādā no mūsu novada izglītības iestādēm, un viņš studē pedagoģiju vai arī studē kaut ko citu, kur pēc tam apgūst pedagoģijas kursus, viņš var saņemt stipendiju.
Attiecīgi, strādājot pēc tam mūsu novada pirmsskolas vai vispārējās izglītības iestādēs, tad šajā gadā ir palielināta pirmsskolas izglītības pedagoģu palīgu atlīdzība par 5,4%, un arī valsts mērķdotācija pedagoģu atalgojumam ir par 6% vairāk nekā tas bija plānots. Tad ir dažāda veida izglītības jomas projekti. Viens, kas ir arī ļoti nozīmīgs projekts, ir privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma iegādēji, kur ap 250 bērniem iegūst šo pakalpojumu, un viņi par šo pakalpojumu nemaksā privātai iestādēji, bet sedz tikai ēdināšanas un interešu izglītības izmaksas. Tad ir ļoti svarīgs arī projekts Prot un dari, kas ir jauniešiem. Šie jaunieši, kuri kaut kādā veidā savā dzīvē nav atraduši ceļu tālāk izglītībā, ceļu darbā un nav arī reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji. Attiecīgi viņiem tiek izstrādāts individuālais plāns, pielāgots viņu katra vajadzībām un piesaistīts mentors, lai atkal varētu iesaistīt aktīvi darba vai izglītības dzīvē. Tad ir bezmaksas digitālo prasmju apmācība iedzīvotājiem, un tā norisinās Baldonas pārvaldes telpās. Attiecīgi bez maksas var apgūt digitālās prasmes jebkurš interesants. Tad ļoti aktīvi skolotāji un skolēni izmanto iespējas Erasmus Plus projektos piedalīties gan ēnošana darbā, gan citas mobilitātes mācības, un tas tiek sadalīts katrai izglītības iestādē attiecībā pēc izglītojamo skaita un pedagoģu skaita šīs vietas, kuras var izmantot vai sev vēlamās valstīs, vai arī izvēlēties no mūsu piedāvātā. Ja runājam par jaunatni, tad tieši šogad ir izstrādāta arī jaunatnes stratēģija, kas arī ir līdz 31. gadam, un jaunatnes jomas speciālisti sniedz dažāda veida konsultācijas. Tātad var saņemt konsultācijas par starptautisko brīvprātīgo darbu, par dažādiem starptautiskiem projektiem, apmaiņas braucieniem, par eirodeska aktivitātēm un rīkotajiem pasākumiem, un arī par jauniešu domi un darbu, kādā veidā jauniešu doma veic savu darbību. Tad vēl viens svarīgs moments mums ir Baldonas vidusskolas un sākuma skolas apvienošana. Un šeit ir jāuzsver, ka no nākamā mācību gadā Baldonē būs šādas izglītības iestādes. Baldonas vidusskola, Jāņa Dūmiņa Baldonas mūzikas skola, Baldonas mākslas skola un pirmsskolas izglītības iestāde Vāverīte. Baldonas vidusskola nodrošinās izglītības pakalpojumu no 1. līdz 12. klasei. Pagaidām šeit būs joprojām 2 īstenošanas vietas, jau ierastajā Baltajā pilī un Baldonas vidusskolā. Kas ir svarīgi pieminēt, arī Baltās pils ēka, kur šobrīd atrodas Baldonas sākuma skola un Jāņa Dūmiņa Baldonas mūzikas skola, arī turpmāk būs pašvaldības īpašums. Tātad, un ir izveidota arī sākuma skolas reorganizācijas komisija, kas tad sadarbojas ar izglītības iestādēm, izglītības iestādu padomēm, vecākiem un visiem iesaistītajiem. Paldies! Paldies, Ilzei! Jau pavisam tuvu esam jautājumu atbilžu ierošinājumu sadaļai, bet vēl pieskārsimies sociālajai jomai. Un par to šovakar mūs informēs Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja Agnese Mēnce-Katkeviča. Jā, paldies. Tātad šodien man ir labas ziņas, jo sociālajai jomai 2026. gadā ir novirzīti par 300 000 vairāk līdzekļu nekā tas bija 25. gadā, un tas ir 1,5 miljoni. Tāpat ir palielināts ienākums slieksnis trūcīgām maisaimniecībām un arī maznodrošinātām maisaimniecībām.
Ir palielināts pabalsts rehabilitācijai bērniem, kuriem ir noteikti invaliditāte, tas ir no 600 uz 700 eiro. Tāpat pabalsts mājokļu vidas pielāgošanai. Šim pabalstam kopējais finansējums no 20 000 tiek palielināts uz 30. Un trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām pabalsts veselības aprūpei tiek palielināts no 350 uz 400 eiro. Un pabalsts mācību piederumu vai skolas apģērbam. Šis pabalsts tiek dubultots no 35 uz 70 eiro. Tāpat pakalpojums ģimenēs ar bērniem, kurās auga bērns ar invaliditāti un kuram ir noteikta īpašā kopšana, tiek palielināts atbalsts no 1500 eiro uz 3000 eiro gadā. Tad mentora pakalpojums jauniešiem šim pakalpojumam tiek palielināts stundu skaits no 90 uz 300, un tāpat būs pieejami 30 eiro mēnesī līdzekļi, kas ir izlietojami sociālo prasmu pilnveidošanai. Un tiks izveidots pilnīgi jauns pakalpojums, sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojums jauniešiem, un tāpat jauns sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums atkarīgiem cilvēkiem. Un, protams, sociālais dienests arī turpina sniegt atbalstu preventīvi, un vadam šādas atbalsta grupas kā bērnu emocionālā audzināšana, mazuļiem un pirmskolas vecuma bērnu vecākiem. Nākamais ir kā ar mīlestību un cieņu bērnam noteikt robežas. Tāpat arī programmas Top 4-7 un, protams, arī ceļvedis audzinot pusaudzi. Paldies! Paldies, Agnesei! Nu, ko, draugi mīļie, esam klāt, kā lai to pat nodēvē, nezinu, interesantākais atdaļai, bet pirms tam ir vēl 3 svarīgas lietas, kas mums ir jāņem šovakar šajā tikšanās reizē vērā. Pirmā no tām šovakar jautājumi par kapitāla sabiedrībām un viņu kompetences jautājumiem, kas